Labdien, ar jums runā Latvijas ārstbiedrības prezidents Pēters Apins. Es jūs visus aicinu 23. aprīlī uz Lielo talku. Es jums šodien gribu pastāstīt par plastmasu. Jo tā plastmasa ir tieši tas, ko mēs vairāk gribētu savākt un nekādā gadījumā negribētu dedzināt. Plastmasu cilvēks pazīst jau vairāk nekā 100 gadus, un tā ir daļa no mūsu dzīves. Grūti iedomāties, cik reižu dienā katrs no mums ar plastmasu saskarās. Plastmasa kā sveķis iegūst no naftas, dabasgāzes oglēm, bioloģiski izcelsmes plastmasa arī starp mums ir. Katrā ziņā uz plasmasas priekšmetiem parasti var ieraudzīt numurus, un tie ir sveķu identifikācijas kodi, kas norāda plasmasas veidu un palīdz mums uzzināt, no kā šī preci gatavot, vai tā ir nekaitīga, vai plasmasa ir pārstrādājama. Iespēja robežās lietojiet tikai tās plasmasas, kas ir apzīmētas ar 2, tas nozīmē augstu blīvumu polietilēns, vai 5, kas ir polipropilēns. Visas pārējās plasmasas izmantot mikroviļņu krāsnīs, sildīt vai vārīt nav atļauts. Nelieciet šīs pārējās visas arī veļas mazgājumā mašīnā. Tas taču nav grūti. Visas pārējās plasmasas sildot izdala bisfenolu A, un bisfenolu padara plasmasu cietāku un izturīgāku. Iekšējās sekrēcijas dziedzera traucējums, ko mēs sakam dzimumu hormonu traucējums, izraisošā viela bisfenols A ir mākslīgs ekstrogēns un var nonākt produktos un ūdenī. Un tas ietekmē galvenokārt bērnu veselību. Bērniem nevajadzētu lietot plasmasas trauks. Katrā ziņā bioloģijā mēs šodien runājam, ka ķīmiskais piesārņojums plasmasas dēļ uz mūsu planētas atbilst jēdzienam ķīmiskais karš. Un tas ir ne tikai tādēļ, ka plasmasā ir bisfenoli, bet tur arī ir ftalāti, bromliesmu novērsēji, metāli smagie. Plasmasas sadalīšanās process ilgst apmēram 1000 gadu. Un visa tā plasmasa, kas ir saražota šīs zemes, joprojām atrodas uz zemeslodes, ja nav sadegusi vai piekvēpinājusi atmosfēru rindīgiem dūmiem. Šoreiz ir brīdis. Mēģināsim darīt Latviju zaļu. Tīrīsim Latviju 23. aprīlī.